Latvijas jūrniecība viena no tām frāzēm ir Latvijas jūrniecība ir nozīmīga Latvijas tautsēmniecība. Bet neviens nevarēs pateikt, cik viņi ir nozīmīgi. Ja? Mēs varam paskatīties kaut kādās kategorijās, mēs varam paskatīties, ir kaut kādi dati, informācija, kas ir labi, atrodam ļoti vienkārši, paņemsim kravu apgrozījums ostās. Ja? Mēs varam zināt, ka jūrnieku reģistram ir dati par jūrnieku skaitu, ja? Tad ir vēl, piemēram, reģistrēto kuģu skaits. Ja? Bet, ja mēs runājam tādās lielās kategorijās, kā cik nozīmīgi Latvijas tautsēmniecībai, dati tādi vienkopus apkopot nav. Jo arī jūrniecība mums paslēpjas daudz dažādās lietās, pieņemsim, mēs visi domājam par jūrniecību runājam. Jūrniecība, jūrnieku sagatavošana, jūrniecības izglītība. Jūrniecības izglītība klasificējas tīri statistiski zem izglītības. Ja? Ostas klasificējas zem transporta nozares. Ja, piemēram, ir kaut kādi saistīgie uzņēmumi, kas nodarbojas ar jūrniecības pakalpojumiem, tur jūrniecības apdrošināšanu, ies atkal zem citiem. Ja? Tā kā nav tāds vienots viena veida izpratne. Jūrnieku skaits, ja, kas ir noticies un kas bija, tīri no tā informācijas avota, vissenākais informācijas apkopojums bija par 97. gadu, kad bija 23,000. Šobrīd mums ir 2 reizes mazāk, tas ir 10,000. Protams, kā mēs arī no rīta, tur atcerējās, ka nav bijuši 400. Ja. Viens ir tas, kas ir bijis rakstīts, ko jūs pēc laika atradīsiet informācijas avotos, tie bija šie 23,500, kaut iespējams bija mazāk, jo tur bija atkal jautājumi, kā šie jūrnieki skaitļi. Piemēram, reģistrētie kuģi zem Latvijas karoga. Šobrīd tas ir pēc CSP datiem, tas ir 170-49 kravas kuģi, 93. gadā bija 3, tas ir gandrīz 400. Tad kuģi skaits tiešām ir gājis lejā, bet nav tā, ka nav. Piemēram, tāds vēsturisks ieraksts, kad 39. gadā bija 88 preču un preču pasažieru kuģi. Tā kā salīdzinājumam, tīri dati, kas ir par jūrniecību no vēsturiskā aspekta. Tātad dati, viens ir tas, kas ir reģistrēts, un tas, kas pieder Latvijas kuģi īpašniekiem. Šeit atkal data avots ir Anktad, kas rēķina pēc tiem īpašniekiem, kas ir reģistrēti Latvijā. Tad 2024. gadā ir 88, 2014. gadā, kas ir senākais informācijas apkopojums, tas ir 70. Un tad te ir atkal tāds fakts, kad 20. gadsimta sākumā ik gada Eiropas ūdeņos kuģoja 170 Latvijas kuģi. Tā kā, burinieki mums bija vairāk kā šeit esošie kuģi. Par ostu darbību, te ir tāds sīks, bet tā skatās tā tīri, 91. gadā, tas, ko šeit dati parāda, ka 91. gadā ostu darbības, tas apjoms, ja pārkrautās kravas, ir salīdzināms ar to, kas šobrīd ir. Tā kā nevar teikt, ka 91. gadā bija vairāk. Bet, protams, kad ir jāskatās uz ostu darbības attīstības līgumu, kas izaugs 2014. gadam, kad bija visi tranzīta koridori strādāja, tad bija tika pārkrauts ap 70 miljoniem tonu kopā, un, protams, ir šī lejas gājusi lejā, un tagad tas ir 90. gadu sākuma šis te līdzīgi. Tā kā dati un statistika, viņi visi ir tas informācija, kā mēs spēlējamies, kā mēs kuru stāstu parādām. Tāpēc, Anita, tev būs iespēja parādīt savu stāstu par to, kas ir noticis šajos 3-5 gados. Tas nav mans stāsts, tas ir stāsts, ko vīrs stāsts. Jā, Protams. Un tā vēl viens par to ekonomisko nozīmi ir, mēs nevaram pateikt, cik ir vispār Latvijas jūrniecība nozīmīga, bet, piemēram, par Rīgas ostu, viņam bija pētījums ar Certus, un tad tas fakts, kad Rīgas osta ienesa vairāk nekā 200 miljonus, jo, ir bijis viņiem pētījums, un tad viņi ir izpētījuši, ka katra Rīgas ostā pārkrautā krava ienes 10,7 eiro Latvijas IKP. Diemžēl par Liepāju, par Ventspili līdzīgi dati nav, jo tad mēs varētu kaut ko pateikt, cik dod visa ostu darbība. Par kuģu būvi, atkal tāds interesants stāsts, kad 19. gadsimtā būvēja, visi zina būvēja šos te koku kuģus, uzbūvēja 550, tad datiem. Tad Rīgas kuģu remonta rūpnīca padomu laikā uzbūvēja 316, kas arī salīdzināms. No 91. līdz 2016. Rīgas kuģu uzbūvēja 150. Un, lai tā liekas, ka kuģu būvs nav, tomēr viņi ir nelieli, viņi ir paslēpusies, piemēram, tiek taisītas latitude jahtas. Un ir arī šī, piemēram, ASK Enterprise, kas būvē šos te kuģu korpusus.
Tā kā it kā viņas nav, un tomēr kaut kas ir. Un arī tas būs, jā, par to, kas ir. Anita, vārds tev. Šodien šī diskusijas sadaļas uzdevums ir saprast, ko mēs esam zaudējuši, ko neesam, pareizāk sakot, ko neesam ieguvuši, bet ko esam ieguvuši. Nu, ar to mums vajadzētu, kā saka, šo diskusijas daļu pabeigt, lai nākamā diskusijas sadaļa, ko vadīs Roberts, jau domātu, kas mums ir un ko ar to darīt nākotnē. Kamēr, lai mēs uzsāktu diskusiju, iesim Valdemāra ceļu. Pa Valdemāra ceļu. Tātad vispirms mēs runāsim par politiku, kā veidojās valsts un arī neatkarību atgūst šī valsts un jūras lietas valstī, tad kā tas saistās ar kuģiem un ar jūrniekiem, un, protams, ar ostām. Es nolasīšu tā. 1918. gadā proklamētās Latvijas Republikas daudz nozīmīgu uzdevumu vidū bija viens no svarīgākajiem uzstādījumiem bija jūrniecības attīstība. Un viens no aktuālākajiem saimnieciskiem uzdevumiem pasludinot jūrniecības izglītības attīstību un tirdzniecības flotes radīšanu. Divi lieli uzstādījumi. Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas sākās darbs pie Latvijas jūrniecības pārvaldes organizēšanas, par ko mēs arī šodien runāsim. Un visbeidzot, 1900 bez lielām izmaiņām šī politika darbojas līdz 40. gadam, kad, protams, viss tika nojaukts. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 90. gadu sākumā Kārlis Līts to saka, viņš bija, īpaši svarīgo lietu ministrs. Viņš raksta, 90. gadu sākumā biju valdībā un šo laiku atceros kā lielā nezināmā laika. Jā, viņš bija valsts lietu ministrs Kārlis Līts. Tad valdības vīriem domas un prātas bija aizņemti ar valsts celtniecības darbiem, pārlūkojot ministra kabineta darba kārtību, varu teikt, ka līdz 92. gadam katrā valdības sēdē izskatīja līdz pat 200 jautājumiem. Bet ekonomika palika aiz borta, jo vienkārši par to nebija laika domāt. Bija jādabina visas jaunās valsts institūcijas, armija, muita, jābūvē robežsardze un tā tālāk policija. Darbs divvalodības sistēmā. Un, tātad 1992. gada vidū, 1993. gadā valdība tikai tad 93. gadā pievērsās ekonomiskiem jautājumiem un aptvēra, ka vēlas regulēt arī procesus ostā. Tāpēc es gribu jautāt vispirms Edmundam Krastiņam. Es iepazīstinu, Edmunds Krastiņš ir bijis ļoti cieši saistīts ar valdībām un saimām, tad viņš par šo jautājumu iesāks. Tālāk ir viceadmirālis Andrejs Gaidis Zēbols, kurš arī ir no 92. gada bijis klāt procesos no jūras spēka puses, bet procesos Leonīds Loginovs, kas saka, nav bijušo, ja? Rīgas brīvostas pārvaldnieks, kurš arī process un šobrīd pārvaldību, principā jūrniecības pārvaldību, Jānis Krastiņš, Latvijas jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs. Es varbūt iesākšu ar Edmundu Krastiņu kungu. Tad kā tad tur bija? Tajos 90. gadu sākumā tā jūrniecība absolūti izkrita cauri sietam, bija visi citi jautājumi, bet jūrniecība dzīvoja tā kā savu dzīvi. Paldies Dievam. Redziet, par maniem credentials, ne jau tāpēc, ka es esmu tur saimai, tūbījis vai valdībai. Tātad es esmu uzrakstījis Latvijas kuģniecības vēsturi, vairāk no tāda ekonomiskā aspekta. Un rakstot šo te grāmatu, es atklāju sev arī Krišjānu Valdemāru. Nolēmu, ka man jāuzraksta arī moderna Krišjāna Valdemāra biogrāfija. Tas tā ir otra grāmata, kas attiecas uz šo tēmu. Ja runā par kuģniecības vēsturi Latvijā, tad pēc mana ieskata kuģniecībai ir divi uzplaukuma posmi Latvijā, vai tāda būtiskas nozīmes. Pirmais ir latviešu burinieku flotes izveidošana 19. gadsimta otrajā pusē, kas turpinājās līdz apmēram 1905. gadam, kad vēl viņus būvēja, kaut arī jau visu to ietekmi jūrās pārņēma tvaikoja. Un otrais būtiskais periods ir 90. gadu, 2000. gadu sākums, kad Latvija
var teikt, savā ziņā nejauši saņēma mantojumā no Padomju Savienības Latvijas kuģniecību. Un tas process, kas ar to notika, milzīgā Latvijas kuģniecības ietekme Latvijas ekonomikā, kurai, protams, Godmans vai Līcis var teikt, ko viņi grib, bet viņiem Latvijas kuģniecība bija tāds maciņš, kur pagrābties valūtu. Valdībai pietrūka naudas. 90% no visiem ienākumiem bija. Tas bija viens no lielākajiem valūtas pelnītājiem valstī. Tādi ir tie divi svarīgākie posmi. Un paldies Dievam, ka Latvijas kuģniecībai tajā laikā bija vadītāji, kas neļāva pārāk valdībai tur jaukties, kas bija patstāvīgi, kas rīkojās uzņēmumu interesēs pamatā, nevis tur pakļāvās kaut kādam politiskam diktātam. Tā skaitā uzņēmumu interesēs pāreģistrēja kuģus zem brīvajiem karogiem, nevis viņus turēja zem Latvijas karogiem, kas jūrniekus pāreģistrēja citādā veidā, lai nebūtu jāmaksā pārmērīgi nodokļi, un lai šis uzņēmums varētu konkurēt starptautiskajos tirgos. Tāds mans skatījums uz to brīdi. Jā, bet tas bija kuģniecība, kas deva ienākumus valsts ekonomikā, bet kā pati jūrniecības regulēšana izkrīt cauri? Viņa jau neizkrīt. Bija taču dažādos vārdos saukti jūras lietu ministrija. Tas jau nāca pēc tam? Tas jau bija tur, tā pašā sākumā jau tas bija. Viņi veidoja visas tās regulācijas, pārņēma starptautiskus dažādas noteikumus, visu ieviest, tas tāpat kā visās nozarēs. Mēs jau sākām kā valsts savā ziņā no nulles līmeņa. Mums jau nebija tā valsts institūcija, ne mums bija centrālā banka, ne mums bija ārējās tirdzniecības institūcijas, kas to regulētu, ne mums bija arī šīs jūrniecības institūcijas. Tas viss bija jāveido no nulles, bieži vien ar dažādām kļūdām un neizpratni vai, teiksim, kaut kādu novecojošu izpratni, tas notika. Gaida, ko tu varētu teikt par 92.3. gadu, kad veidojās viss tā pārvaldības sistēma, jūras spēku, kā tas iekļāvās, cik tu redzēji, kā tas darbojas? Man ir jāturpina jau iepriekš teiktais, jo tas bija tiešām tāds pilnīgi neziņas laiks, bet tajā pašā laikā šī arī militārā lieta, ko mēs tagad varētu tā saukt vienā vārdā aizsardzība un drošība, viņi jau arī kaut kur skanēja. Un viņi skanēja un nāca arī no uzņēmēja puses. Un tādēļ arī bija šī lieta, ka bija jāveido jūras spēki, bija jāveido robežsardze. Un šeit jāsaka tā, ka tā izpratne, teiksim, tajā valdības līmenī, augšējā līmenī, viņiem bija pavisam citas prioritātes. Viņi nevarēja nolaisties šeit lejā, un tāpēc ir pilnīgi pareizi bija teikts, ka arī kuģniecība zināmā mērā varēja patstāvīgi strādāt. Un tas bija atkarīgs no tiem cilvēkiem, kuri arī kuģniecībā un šajā nozarē strādāja, firmās, kuģu īpašnieki un visas šīs lietas veidojot Latvijas valsts institūcijas. Un tieši tāpat bija arī ar šīm mūsu militārām struktūrām, kuras ir saistītas ar drošību un aizsardzību. Un jāsaka, tajā laikā tikai pateicoties cilvēku spējām pierādīt lietas, ka tas ir jādara, valdība arī pieņem lēmumus. Teiksim, par tiem pašiem pirmajiem 3 zvejas inspekcijas kuģiem, kurus jau 92. gada janvāra beigās jau valdība pieņem lēmumu nodot jūras spēkiem. Un tas bija tikai tādēļ, pateicoties, ka izdevās pierādīt, bet tas nebija tā kā tās augstākās vadības lēmums. Un arī pa visām lietām, kas saistīts ar kuģniecību, ar ostu attīstību, tas bija pateicoties pašiem jūrniekiem, pašām institūcijām šī. Leonīka, ko tu domā, kas ir tas labais, ko izdevās tajā pašā pirmsākumā? Ja mēs runājam tikai pagaidām pašiem pirmsākumiem, ko izdevās valdībai? Varbūt Krastīņa kungs teica, ka neiejaucās, tāpēc bija labi. Vai tā ir? Jā, es Krastīņa kungam absolūti piekrītu. Man ir viens jautājums, vai zvejniecība ietilps vispār jūsu sfērā vai ne?
Ir vai nav? Ko, ir vai nav? Vienmēr ir uzskatīts, ka ir. Nu kā, es zinu no carlaikiem, kad zvejnieks ir dubult jūrnieks. Ja? Tad te ir vecie zvejnieka savienības vadītājā, ilgadīja speciālisti, jo, manuprāt, zvejnieks ir tajā saucamajā 90. gads, 89. gada sākumā, beigās, bija viena no attīstītākajām nozarēm Latvijā. Zvejniecība, ja? Mēs vagojam Atlantijas un okeānus un līdz pašai Argentīnai, ja? Un, diemžēl, 90. gadu sākumā, kad sākās tā politiskās reverants dažādas saimā, tad visu mūsu ekspedīcijas flote lielākā daļa palika dažādās vietās, ja? Ieskaitot sākot ar Buenos Aires un beidzot ar citām mazākām ostām. Ja kur Vjakarkungs neļaus man samelot, viņš tur, kas saka, tajā procesā konkrēti piedalījās. Ja? Un visi tie zvejnieki, ja, un saksim, viņš pa jūrniekiem, mēs visi nesējām vienādu formu. Burvus pēc Rīgas jūras skolu, es Liepaisam, mums bija vienāda forma abiem diviem. Un mēs abi bijām jūrnieki un ar to varējām plātīties. Bet 90. gadījumos, tiemžēl, pie varas nonāca dažādi kalibri politiķi, dažādos amatos, ja, un kad es runāju ar Godmanu, jau kaut kādā 2000 kurā gadā, un šos ir kas ar turātiem zvejniecīm notikas, viņš jau vispār izstrīkoja to visu ārā. Jūs sākāt nodarboties ar to, kā ko noprivatizēt, kā ko nofenderēt, kā kur kaut ko pievākt, piesist, jā, un līdz ar to visu šito te, kas saka, padomu laika radīto to briesmīgo monstru, jūs visu palaidāt garā. Latvijas kuģniecība ir lielākā kuģniecība pasaulē. Tikai pēc tam atnāca šitais te grieķis, kā viņi tur Onassis, ja, kurš tu saka, ir kas lielos tankers, bet pēc kuģa skaita Latvijas kuģniecība bija vislielākā. Ja? Un vajadzēja, es nezinu, cik liela izglītība un kādu mākslu, viņi to vispār pievākt, aizsist, nosistē un viņš vairāk nav. Ja? Labi, ka mums vēl ir akadēmija un jūrskolas vēl eksistē un ir mūsu bērniem ir ko mācīties. Ja? Kur mācīties un Latviju brauciet jūriņā, ja? Savādāk, ka nebūtu ko braukt. Bet tā to, ko braukt. Es vakar apskatījos tādu interesantu apcerējumu. Latvijā būvētie burījumi. Ja, tad nevis 900, bet 800. gados. Ja. Es vispār biju mērs, zinot par to, ka manā dzimtā Mērsrāgā arī ir būvējuši burījums. Ja. Pēc tam nosaukumiem un kuģu kapteiņā viņi bija, jūras braucēji bija, teiksim, tajā carlaikās iegūvuši izglītību kaut kādās Pēterburgās, un kas brauc tālājos kuģos, ja, un Ainažu jūras skola, protams. Nu, un mums tepat tas Rīgā bija Zīringas Turmaņa skola, kas viņi vairāk mācīja šitos te piekrastes zvejnieks un kabotāžas zvejnieks. Mums jau kabotāža bija ļoti attīstīta Latvijas laikā, ja, kur neibāda visi labi zin to dziesmu, ja, cirkulē no Saukrastiem uz Rīgā. Nu, bija viss kaut kas notika, ja, un tad, kad diemžēl nokrita vara no koka, tad nezināja, ko ar to varu darīt, un katrs turēja uz savu pusi. Un daudz lietas ir. Šodien es skaidri zinu, kā vajadzētu nedarīt, ko vajadzētu nedarīt, lai nenonāk pie šitās situācijas, ka mēs tagad esam pie sasīstās silas, ja, un es padomāju, ka to atjaunot vispār fiziski nav iespējams. Tu domā par zvejas bloku? Nē, es domāju vispār par visu. Bet ja mēs domājam, tur ir... Par armijas Bet ja tu teici tā, ka zvejas bloku, tu biji saistīts arī ar zvejas kolhos. Ko varēja darīt? Ko tad varēja darīt tajā laikā, lai noturētu tos... Pirmām kārtām, Saeimā pieņēma likumu. Zvejnieku kolhozu un līdz citu kolhozu privatizācija. Tātad Mērsagā bija 21 zvejas kuģis. 90. gadā es kļuvu par priekšsēdētāju Mērsagā. Visam kolhozam. Man bija 21 zvejas kuģis, no kuriem 5 vagoja Atlantijas okeānu. 5. Licence nav, limitu nav, kuģiem nav kur braukt, nav kur iet, taisīsim par bunžiniekiem, pārveidosim, kaut ko tur grābsamies. Politiskā līmenī, valstiskā līmenī nekas nenotiek. Izdod likumu privatizēt. Ja? Tagad katrs fermers, kas nodarbojas ar cūkopību, govsganījā, viņš drīkst pieteikties uz jebkuru objektu, kas tajā, un viss te kolhozs sastāvā ir. Ja? Nu, pieteicās
Vienīgais, manuprāt, tikai, ja man Žāns neļauj samelot, ka šitais te Bumburs, ja, kas bija uzvarā kolhozā, viņš to kolhozu noturēja, beigās viņš tur, kas nomira, citā apstākļu dēļ, tas kolhozs, ja. Bet visi pārējie, pēc likuma drīkstēja paņemt jebkuru laivu, jebkuru naglu, ko viņi gribēja no kolhoza. Tas stulbums numur 1, ja. Līdz ar to visi savāca kuģus, uzsita gaisā, paņēmā pa Baltiku 100 000, nopirka Mercedes, nopirka benzīnkānu, 3 kastes ar viski, 2 šnabi, mēnesi laikā viņš nodzēra un palika bez darba. Un mašīnas sasīja. Dabūs, šitā, un godnos man saka, ko te jūs netaisat? Es teicu, bļāvības, un bija tev Dansbergs blakam sēdēja, Zaks kungs bija blakam, ja tur ministrs arī kaut kāds jūrliet, ja. Viņiem jau par to vajadzēja domāt. Es nezinu, Žāns jau labāk to zina, ja. Vai viņi tur kaut ko runāja vai nerunāja, es nezinu, bet es zinu rezultātu, ja. Es vēl atceros, ka tagad, ka labu vakaru žurnālisti atvilkās uz Mērsragu, es viņus uzliku uz zvejas kuģa, izvedu jūra, lai parādītu, kā tas notiek, ja, ka tas kolhos var eksistēt, ja, nesaukšu viņu par kolhos, viņš toreiz jau bija sieva, ja, pārveidošana no tā kolhosa, gan tas kolektīvā saimniecība neko neatšķirās no jebkuras stils, ja, jo visi tie padomu laikā, tie saucamie kolhosi, tie jau bija uz saimniecisku operēšanu, viņiem jau valsts neko nedara. Viņi visi, kas saka, stūrēja savu piķi, ja, un pelnīja naudu, tērēja naudu, pirka kuģus, būvēja rūpnīcas, taisīja konservus, visu kaut ko. Tagad Mērsagai 2 rūpnīcas, zvejas pārstrādes, ja, apsits, vienā būvē laivas. Kurš pagaida? Kurš teica, ja, ka neko nebūvē? Būvē Mērsaga tagad ir pēc Norvēģu krasta apsardzes pasūtījumu būvē no A ne tikai korpus, ja, bet būvē no A līdz Z, vienā bijušajā zivju pārstrādes kompleksā, laivas krasta apsardzē. To redzat, ja, un Rīgas ostā būvē arī alumīnija laivas, arī tas ir, jā, bet Rīgā, ne ostā, bet Rīgā bijušajā dzelzbetona konstrukcija rūpnīcā būvē laivu, laivu nenosaukt, kaut ko arī nenosaukt, kaut kādu peldu līdzekli, kurš vadā 170 pasažierus pa daudz. Tad viņi Boldorē sāk, ja, un Vecmangraus, Tuvaikielu. Ko? Tu neko nemaz nezini, ja? Man neko nofilmēt, es biju mērs vispār, ja? Mēram 3,5 miljonu. Viņš taisa pēkšņi Viļņas pilsētas, ja? 3 kuģi pasūtīt. Bet vien, kā entuziasti, viņi būvē arī sev Rīgā. Rīgā, ja? Viņš ir reāli, viņš ir gatavs. Es tev bildēs sūtīju. Nē, vajag vispār aizvilkt. Ekskursija vajag aizvilkt. Es šito te zeltiņam ar teicu, es tu prādīšu, kā kuķi īgatājs, ko nezinu. Es arī nezinu. Daudz jau nerāda nemaz. Viens no svarīgiem jautājumiem vienmēr ir pārvaldes jautājums. Kā tiek pārvaldīta sistēma, vai ne? Un šeit Šteinert kungs sēž, un šeit Šmulāna kungs ir, kuri bija klāt šīs pārvaldes struktūras veidošanai. Bija mokoši, tur bija ministrija ar departamentu, tad bija jūras lietu ministrija, tad atkal jūras lietu ministrija nolikvidēja, tad jūras administrācija veidoja, kas arī tur tik līdz izveidoja, sāka reorganizēt Jāni. Tu esi saņēmis mantojumā jau izveidot struktūru, principā struktūra nekad tāpat kā Rīga nevar būt gatava. Ko tu vari teikt, kā tika veidot un izveidot? Tu noteikti šo lietu esi papētījis un zini, kas bija pirms tevis, kas ir tagad un kā tas izskatās būs. Nē, tas, ko noteikti savā laikā izveidoja, tas bija labs pamats tam, lai mēs virzītos uz priekšu. Un, ja mēs paskatāmies, kaut vai, ja no tāds pārvaldes viedokļa, mēs varam redzēt, piemēram, kaimiņu valsts izlēma, ka viņiem visu šo vajag izārdīt, un Lietuva, Igaunija konkrēti, un viņiem vajag taisīt jaunās modernās struktūras, ja, kur tie, kas izdod certifikātus gan gaisa pilotiem, gan kuģu vadītājiem, gan autovadītājiem. Tad salīdzinot to, kā viņiem tās jūrniecības lietas notiek, ka var redzēt, ka tā sistēma, ko, nezinu, Gunārs, Staņislavs, Jāzeps, kas visi veidojuši pie mums tā sistēma joprojām darbojās, mēs tos speciālistus nezaudējam, un arī mēs to profesionālās līmenī nezaudējam. Ja. Savukārt, tas, ko mēs redzam kaimiņu valstīs, viņš dramatiski krīt. Ja.
tur, teiksim, Lietuvā jūrniecības, tai mistiskajā transporta administrācijā, jūrniecības departamentā strādā aptuveni 40 cilvēki, kas atbild, tā kā nodarbojas ar jūrniecības jautājumiem, bet reāli profesionāļi, kas nāk no jūrniecības, tur man skatīs, nezinu, pāris cilvēki. Tas liecina par kaut kādu to kvalitāti. Tai pašā laikā, mūsu sistēmā mēs joprojām pieturamies pie tiem kaut kādiem, jā, mēs arī esam mainījušies un tā, bet tas kopējais virziens, kad mums ir kaut kādi tie galvenie bloki, par ko mēs strādājam, mēs vairāk vai mazāk viņus esam saglabājuši. Un ja mēs salīdzinām 3 šīs Baltijas valstis, tad noteikti, kad es pat teiktu, ka mēs noteikti esam tādā jūrniecības viedokļa varbūt avangārdā priekšgalā, teiksim, lietuviešiem un igauniem. Bet, labi, tas, kas saka, vienmēr varbūt ir arī kaut kāds laika jautājums, un varbūt arī kaut kāds karstināvājums. Bet tas sākotnējais veids, kā tas tika darīts, protams, bija tur katra struktūra, bija kuģa reģistrs, jūrnieku reģistrs, kapteiņu dienests, hidrogrāfijas dienests, tas viss tika veidots atsevišķi, pēc tam tas viss tika apvienots kopā. Manuprāt, tas veids, kā tas tika izdarīts, bija es nevaru pateikt, ka tas ir pareizākais, bet noteikti, ka viņš ir devis kaut kāds augļus, un tā mūsu sistēma ir visu laiku pastāvējusi, eksistējusi un arī daudz rezultātu. Kā tev šķiet, vai tas, ka kapteiņu dienests aizgāja pie ostu pārvaldēm, ir pareizi, vai būtu pareizi, ja kapteiņu dienests būtu palicis jūras administrācijas struktūrā? Tas ir tāds filozofisks dabas jautājums noteikti, ko noteikti arī vēl visam jāpaprasa, kāds ir viņa viedoklis. Ir kaut kāds nianses, kur mēs redzam, ka tas, teiksim, kā kapteiņu dienests atbild par drošības jautājumiem, kur šīs drošības kaut kāds līmenis varbūt atsevišķos gadījumos ir tā kā nonācis zem jautājuma zīmes, vai primāri ir drošība, vai primāri ir ostas kaut kāda biznesa interese. Bet no tādas otras puses skatoties, kā saka, tas nav devis negatīvu rezultātu, acīm redzot, tas ir viens no veidiem, kā to darīt. Jā, nav jau tāda viena pareizā veida. Ir valstis, kur saliek visus, teiksim, tā paši igauņi. Viņiem visas valsts loči ir vienā kompānijā, kas ir atsevišķa kompānija. Vai tas ir pareizākais veids? Es nezinu, bet viņi tā dzīvo. Tas, ko es varu pateikt no savas pieredzes, kas noteikti varbūt ir pareizākais, piemēram, ko igauņi ir izdarījuši, viņi ir apvienojuši savus valstī piedarošos kuģus vienā tā kā valsts institūcijā. Paskatoties, kā mums atsevišķi institūcijas mocās ar saviem palīdzekļiem, latviski sakot zem atveries, ja, bet neminēšu vārdos, bet ir gadījumi. Tad līdz ar to no tāda viedokļa, bet tas faktiski notiek tāpēc, ka viņiem nav tas apjoms darba, lai viņi varētu nolikt kompetences speciālistus. Un līdz ar to arī viņi nespēja viņus adekvāti uzturēt un apsaimniekot tos kuģus. Tas varbūt ir kaut kādā veidā risinājums. Bet es nevaru teikt, ka mums šajā ziņā būtu hipotētiski tā varētu būt LTR flote, kas varētu veidoties kā servis kompānija. Gan jā, gan nē, jo LVR flote jau vairāk ir tāds privāti tiesības, kas arī jebkura kompānija būtu. Tas, teiksim, tas jautājums ir drīzāk, ka tas ir, ka primāri būtu jāatbild, vai tas ir komerces darbības vispār subjekts. Man liekas, ka Latvijas atšķirība tomēr no Igaunijas Lietuvas ir tā, ka mums ir 3 ostas. Kaimiņiem ir principā katram viena. Tas jau visu nosaka. Ja tu esi Ventspilī vai Liepājā un Rīgā, grūti diezgan no viena centra tu apsaimniekot. Tas vienmēr viss iebildīs. Igauņi uzskat, ka viņiem ir 120 ostas. Mums jau var nav 3, mums arī var 10 ostu. Katra vieta, kur puses var iebraukt. Bet vēl atpakaļ pie tā kapteiņa dienestas Leonidam jautājuši savu laiku, jau mūžībā aizgājušais Ventspils ostas kapteiņs Arvīds Buks teica, es ar savām domām iegāju pie Lemberga, un no Lemberga iznāca ar viņa domām. Jā, Leonīda pakomentē to kapteiņa dienestu jautājumu. Es ļoti labi atceros, kas tas notika un kāpēc tas notika. Tad, kad Krastīņa kungs vēl skolā gāja, tad Latvijas jūras, pamatskola, tad Latvijas jūras administrācija nodarbojas ar visādām lietām. Tā skaitā ar autoservisiem un visādām brīvtām. Kāpēc mēs tur savā laikā ar Ventspils ostas pārvaldnieku
un ar daudziem jūsu speciālistiem izdomājām, ka kaut kas jāmaina, jāievieš tur svaigas asins, lai cilvēki, kas ir tikko beiguši jūras akadēmiju, varētu kaut ko jaunu ienest tajā jūrniecības nozarē tieši. Un tad mēs uzaicinājām Zeltīnu kungu, kurš tagad ir pārvaldnieks Rīgas ostā, lai viņš ieņem šo amatu. Tad jau tu biji beidzis skolu, ja? Jā, bija beidzis, ja? Tad par to startu tomēr, ja? Mēs izdomājam tā, ka ostas kapteinis jau darbojas pavisam vienkārši. Ja? Tā kā jebkurš kapteinis uz kuģi, viņam ir savu noteikumu, viņam ir savu likumi, viņš ir galvenais un viņš zina, kā darboties. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas viņam par to maksā. No? Jā. Tātad, jūras administrācija nekad nebija naudas. Jūras administrācija tajā laikā dzīvoja tikai uz ostu finansējumu. Ostām bija jāsamaksā tur nodevu kaut kādu, jūrniecības nodevu kaut kādu rubuņu vai asnes un kādu, ja? Un viss kaut kas. Lemberts gan vienmēr kliedz, ka jūras administrācijai līdzekļi ir par daudz. Jā, un, ir jau var. Vēl ir projām? Tagad es nezinu. Kas tas Lemberts vispār? Mēs viņu nevaram nepieminēt, tāpēc, ka viņš jā, un es domāju, ka viņš ļoti daudz, kā saka, roktur straustē. Viņš ir, kas saka, slavens ekonomists, viņš nekad 2 kapeikas liekas nesamaksās, ja? Bet ne par to iet runa. Pilnīgi godīgi un atklāt, ja? Mēs pieņēmām lēmumu savākot ostas kapteini un ne tikai visu hidrogrāfiju ostas, ja? Jo Rīgas ostas hidrogrāfija bija tikpat liela, cik visā Latvijā kopā atlikušajā. Bojas, zīmes, uguņi, bākas. Un mums visu to mazo līdzi, sākot reku ar Salarsgrības bākam, visus līdz šitai te uguns, Miķeļtornim garam vēl, visus ieskalpēja mūsu reģionā, ja? Un mums viņi bija jāuztur. Un tieši kāpēc arī savācam ostas kapteini. Es atceros, ka tagad, slavenais ostas kapteinis Delvers, viņš man rāda ministra kabineta noteikumus. Kad tu sāki, tu tad nelielām atkāpēji tādai tādas sēdīgiem ģīmiem sēdzi, kāds jau ir aizmitis pa ceļam. Viņš man rāda, tu redzēji, 10% no kuģi iegrimes, zem ķīļa jābūt, un reku viņam bija tāds makets, ja, visos makets, viņam bija pēc izmēras sataisīt kuģi, un viņš tur braukāja to. Jā, tā kā bērnu dārsā, vēl 2000. gadā, slavenais ostas kapteinis braukāja ar to modeli pa to karti, ja. Nu, un tad, es saku, tu bet pagaidi, es viņam rādu bildi, kā tur, teiksim, Anglē, ka tur zvetējā lielie konteneri kuģi 2 metri līdz balsta, tilta balstam, ja, ietas es tur kā te dragā. Es viņam citu noteikumus, kas tas šito sarakstīt? Ministra kabinets, ja. Nu, bet, Edvard, davai rakst, pieteikumu taisies ir pajaut, es jāskatās, kādi ir šitās te paišums, vēgums, ja kāda ūdeņas līmeņi, visu kaut ko taču vajag jau prāt domāt. Kas maksā? Tos. Nu tad, bet, savot, viņš nekad nepiekrīt tam, ko es teicu. Nekad. Tam man bija jābrauc tā kā bez puķiem, tā kā pie dāmas, ja, un jāstāst nervāji. Tikai augsts klases profesionāls var ievest šādu kuģi, ka šitās sūdīgās piestātnes, ja. Un tad viņam atplauk, ja, viņš arī bija zvejnieks pirmsākumos, ja. Jā, labi. Un viņš reāli sēdēja klāt, ja, viņš tos ločus visus tur bija nodarbinājis, ja, un viņš tos kuģis visi ievad, ja. Vilkas pa zemi, vilkas kuģi. Un bija arī rezultāti, ja. Ja būtu pie krastiņa viņš sēdējis, ja, viņš šai dienai nekur neievilkt, viņš nežilkt. Tā, ja tu negāji. Tā, ja tu sēdēji jau Kurziņu salā, ja tur ir kaut kāda amata. Ne, Andreja salā pardobiet. Tad jau ka mēs pirmo kuģi vedām tādu Panamaks iekšā. Nu, Rīgas kuģi būvētava. Viņi vīdīja tos makets un pats Delvers bija ģēnis, bet tas ir iemesls, ja, kāpēc mēs to izdarījām. Ja, un viņš šai dienai tā strādāja, jo tas kapteinis, ja, lai arī ko tur tauta nerunāt, ja, viņam ir savu noteikumu, ja, viņš pie viņiem pieturas, ja, un viņš nekad neies riskēt, lieku reizi, ja, tur tiešām neiznāk un neiznāk kaut kāds domstarpības, bet kaut kāds tur negadījumi, ja, un manā šitajā te, kamēr es 19 gadus te strādāju, viena reize notika, un tikai tāpēc, ka locis bija piedzēries, ja.
Lai mēs pabeigtu šo te pārvaldības lietu, šādās te jūrniecības savienības gada kopsapulcēs ilgu laiku bija vairāk jautājumu, kas nekad nenogāja no skatuves. Viens no tiem jautājumiem bija jūras lietu ministrija bija likvidēja. Un lielā stāpe likvidēja, mums tagad jūrniekiem nav pašiem savas ministrijas. Kā ir pareizi? Pareizi, ka likvidēja vai vajadzēja būt savai ministrijai? Manuprāt, skaidrs, kā vajadzēja būt. Kas tas? Tā nevajag mums tik daudz tās ministrijas valsts. Bet ne jau šitā bija. Kāda nav jūras lietu ministrija? Kuģniecības nav jūras lietas ministrija. Ne jau kāda. Bet tad, ja tad būtu bijusi... Kāda tur starpība? Vai ir atsevišķa ministrija, vai ir satiksmes ministrijā attiecīgs departaments? Protams, tur ir zināmas atšķirības. Jo, ja koncentrē lietas, augšā ir viens galds, un viens cilvēks var izskatīt limitētu skaitu papīru. Tātad, ja ir vairāki galdi, ātrāk tās lietas teorētiski kustās. Bet ir iespējams izveidot arī efektīvāku dokumentu kustības sistēmu. Vispār citās valstīs nav pat tādas ekonomikas ministrijas, ir attīstības ministrijas. Toties mums ir klimata ministrija. Šodien nav runā, pat 1 gadiem, varēja būt savādāk. Un ir skaidrs arī, kur pa ministru, kas tur mums ir. Es par to lietu pieeju pavisam arī no tādas ikā no citas puses skatīties. Mēs dzīvē vienmēr domājam un skatāmies uz vērtībām. Kādas ir mūsu valsts vērtības? Jūra, tā ir mūsu viena no lielākajām vērtībām. Un pieejot pie šiem jautājumiem, kādi vēl nākošā vērtība ir? Nākošā vērtība mums vēl ir meži, teiksim, ja? Trešā vērtība, tur pēc prioritātēm viņas varētu pabīdīt tā vai citādi, ir kultūras. Tagad pastamies uz mūsu jauno laiku vēsturi. 92. gads. Mums ir jūras lietu ministrija, ja? Mums ir kultūras ministrija un mums ir mežu ministrija, Šrakata, kas bija, ja? Ministrs. Un nepaiet nemaz ilgs laiks, kāds gads, un pēkšņi visas šīs 3 ministrijas tiek likvidētas. Padomāsim tā, negribu runāt par sazvērstības teorijām, bet mūsu 3 galvenās lielākās vērtības visas tiek apgrieztas. No kurienes, kas to izdara? Kā mēs paši latvieši to izdaram, ja? Mūsu pašu lēmēji pieņem tādu lēmumu, bet varbūt, ka tas noticis kaut kur citur. Tu gribi teikt, ka kājas aug citur? Varbūt, bet mūsēji paši to izdara. Un es domāju, ka vienmēr ir jāskatās, kāda ir iemesli. Man nostāja, ka par šīm galvenām 3 vērtībām ir visai valstī jādomā, jo tas mūsu pamat pastāvēšanas. Paldies Dievam, mums kultūras ministrija ir atpakaļ, bet tās 2 tā arī nav. Jāni, kā tu domā būtu jūras lietu ministrija, un tad lietas kārtotos savādāk? Es domāju, ka nē. Nav jau jautājums, kā tu to formu nosauc, ir galvenais, kā tu to formu realizācija. Ministrija budžeta sastāvdaļa. Jā, budžeta sastāvdaļa, bet pie esošā jautājuma, es domāju, kas nekāda būtiska pienesu. Tagad jūs finansējam visu, Jūrniecības savienībai jābičojas naudu, 1000 eiro, cik viņam ir parāds, tas zirgam jāsmējas. Ministrija ir budžeta sastāvdaļa, ja jums tagad satiksmes ministri, tie būvē kaut kādus tur dzelzceļus un lido planieriem, ja tā vieta, kad darboties ar tautsaimniecisku nozaru jūrniecību, ja neviens savienība. Ja būtu ministri, viņi būtu budžeta sastāvdaļa, ja tad tā ministri zināt, ko tur vajag dalīt. Tur jūrniekiem, zvejniekiem, akadēmijiem, visiem pārējiem. Ja? Tagad kukuja, tāpēc jau es saku, ka tā toreiz izdarīja kļūdu. Ja? Protams, ir svarīgi arī, kas ir ministrs, ja? Kas ir visi tie āksti politiķi, kas tur sēž, ja? Un nesaprot, kur rīts, kur vakars, un vispār Latvija pie jūras atrodas. Ja? Tur vispār prātam neaptverams lietas notiek. Tāpēc, ja? Mēs tagad skatāmies, kas toreiz bija. Tāpēc arī saku, ka daudzas lietas vajadzēja darīt savādāk. Ja? Bet šodien mēs esam tur, kur esam, un tagad, kā braukt uz priekšu, ja? Es nezinu, uz kuriem braukt un ar ko.
Par ākstiem. Pirms vēlēšanām brauc pa Brīvības ielu un pēkšņi ielas malā stāv mūsu satiksmes ministrs ar lielu plakātu balsojiet par mani. Nu, vai tas nav izsmiešs? Super, jābalsojāt. Patiesībā tā, ja runā par pārvaldību, tad vienas prāts ir daudz, ar kuriem man nācies ir intervijās runāt, un visi uzskata, ka viens no veiksmīgākajiem veidojumiem ir Latvijas jūras administrācija, kas ļoti labi administrē jūrnieku reģistru, kuģu reģistru, hidrogrāfiju, kuģošanas drošību. Var sakot, mēs varam vienoties par to, ka šī ir labi izveidota struktūra. Tas jau laikam jāprasa ir tiem, kas tos mūsu pakalpojumus saņem. Un arī tur noteikti tie viedokļi ir dažādi, kādam kaut kas patīk, kādam kaut kas nepatīk. Es uzskatu, ka tas noteikti ir patreiz, tas, kas ir izveidots, ir noteikti, ka labi, kaut ko vienmēr var pamēģināt, bet tas noteikti ir tas ceļš un veids, kurā mums noteikti jāiet. Vienmēr var to ko apvienot un kaut ko reorganizēt. Jautājums ir, kāds mērķis un kāds no tā visa pienesums. Ja mēs redzam, kad vajag apvienot, es nezinu, jūrnieku un kuģi reģistrus, noteikti to var darīt, bet ja tam ir mērķis un rezultāts redzams, tad to var mēģināt. Bet es tam patreiz rezultātu redzu. Bet tā jau jūs iekšķiet darīt? Protams, jā. Tad, kad par satiksmes ministru Priškens bija satiksmes ministrs, es biju pie viņa, var sakot, uz interviju, un viņš izklāstīja savus plānus, tā skaitā arī savu ministrijas reorganizācijas plānus, kurai būtu pakļaut arī Latvijas jūras administrācija. Kaut gan viņš principā nezināja Latvijas jūras administrācijas struktūru, veidojumu un funkcijas. Un tad es nodomāju, paldies Dievam, kad jau viņu noņēma, es domāju, paldies Dievam, viņam tomēr pietrūka laika, lai viņš tos savus grandiozos plānus realizētu. Kā jūs redzat, vai tad, kad vara nonāk viena cilvēka rokās satiksmes, piemēram, tagad satiksmes ministrijā, ko mēs varētu, kādu atbildību mēs varētu prasīt no tiem cilvēkiem, kas pieņem lēmumus, kuri pēc tam ir, kā mēs sakam, absurdi? Krasnīgi. Tie ministri jau var arī ierobežot, jūs tā iedomājaties, ka viņi ir milzīgi var. Es esmu bijis finanšu ministrs. Man to varu nevajag, tur nekādas varas nav. It kā tur kaut ko var izdarīt, bet patiesībā jau Latvija ir tāda vājas varas valsts. Tāpēc, ka viss ir ļoti maz ko izlēma ministrs, viss ir jāstiprina ministru kabinetā, kur vienmēr var celties iebildumi. Ļoti daudz, kas jāstiprina Saeimā, kur sēž 100 cilvēki. Tas nav tā kā Amerikā, kur Trumps var parakstīt dienās 100 rīkojumus, ar kuriem radikāli izmaiņa vispār Amerikas kursu. Mums nekādu kursu nevar izmainīt. Kā mēs peldam. Bet ko vajadzētu darīt, lai šo te mezlu pārcirstu? Kaut ko mainīt valsts pārvaldē. Tad varianti ir diskutēti gadiem. Viens no tiem ir neprasīt tik daudz dokumentus pieņemt ministru kabinetā vai Saeimā neprasīt. Bet mēs esam gājuši pretējā virzienā. Kādreiz bija satversme 81. pāns, ka nepieciešamības gadījumā ministru kabinets tajā laikā, kad Saeima nesanāk, var izdot noteikumus ar likumu spēku. Topēc Vairs Vīts Freibergs uzstājīgas prasības nobijušies deputāti atcēla. Bija kādreiz tāda likumā norma, ja nav likuma, kas attiecīgo jomu regulē, tad ministrs kabinets var pieņemt par to noteikumus. To atcēla. Mēs ejam demokrātijas virzienā, vairāk var parlamentam, tad jūs redzat, kā visas izmaiņas ievalkās. Neko ātri nevar izdarīt. No vienas puses ir labi, mieru laikos, kur steigties, sūkā katru jautājumu pa 10 gadu un neko neizlem līdz galam. Protams, tas, ko es saku, ja iet decentralizācijas virzienā, tas jau nozīmē, ka tiem ministriem būtu lielāka vara, ka viņi tiešām varētu būt pieņemt lēmumus. Tāpēc Briškens nevarēja nekādu reorganizāciju pieņemt. Viņam to savu reorganizācijas plānu būtu jāiet uz ministru kabinetu, tur jādabū apstiprinājums, tur visi varētu kliegt un vaimanāt, ja būtu kāds, ka viņam nepatīk tas. Tā tas. Es par šo lietu ļoti vienkārši atceroties mūsu daudz deputātu runāto parlamentā un arī uz ielas runāto, ir pamatnostādne. Izpildvara nedrīkst būt apvienot ar lēmējvaru. Un mums ir valstī viena institūcija, kura nav mūsu satversmē paredzēta. Tā ir koalīcijas padome. Un parlaments principā
vienkārši runājot, nav mums vajadzīgs Latvijā. Jo to, ko nolem koalīcijas padome, tāds ir balsojums parlamentā. Jo tagad tās 52 balsis, kuras tur 50 plus 1 vai plus 2, kuras kuri aizgāja no vienas partijas pie otras, un viss koalīcijas padome pieņem lēmumu, savā starpā 3 partijas, 3 interešu pulciņi salasās, pieņem lēmumu un parlamentā tā jābalso. Un parlaments nekā citādi nebalso. Tādēļ galvenais noteikums ir izpildvara nedrīkst būt pilnīgi saistīta viennozīmīgi ar lēmumiem. Vai sadalījumam tādam ir jābūt. Un ja tāds būs, tad būs arī parlamentā normāla diskusija. Tagad ir saucējbalss tūkstnesī, jo koalīcijas padomi ir nolēmusi, un tā otrā puse var runāt 2 dienas vai 3 dienas vai caur nakti, un balsojums būs tāds, kā bija koalīcijas padomi nolēmusi. Lai tak savāc balsis un pārbalsot to koalīcijas padomi. Kāda problēma? Tas jau mūsu tautā jāpieņem. Bet to jau mēs esam paši. Bet koalīcijas padomi mūsu satversmē tāda struktūra nav. Viņa arī nekāda formāla vara viņai nav. Deputāti balso tā, vienkārši kaut kur jau jāsaskaļo lēmumu. Ja, bet Krasnī kungam ir taisnība. Ja, tātad mēs tagad piešos ar situācijas, mēs nevaram neko, tikai viss var būt sliktāk. Bet tas, ko viņš saka, ja, mainīt valsts pārvaldi, ja. Valsts ievēlēts prezidents, premjers, ja, kuram nav jāraustās, vai tur rītā kaut kādi tur zilie, zaļie vai vēl viņi kaut savādākie, noraust kvorumu, ja valdība un valdība kritīs. Ja. Tā nedrīkst būt. Ja premjers ir ielikts vai nozīmēts, ja, tad viņam ir jāmauc un viņam jāsita kulāt pa galvu, ja, un jāpieņem viņam lēmumu. Viņš nedrīkst raustīties no koalīcijām vai bez koalīcijām. Kamēr tā situācija nemainīs, mēs varam te grābsīties 3 dienas, ja nekas nemainīs. Nekas. Ar to jāsaka, ja? No otra galva to visu. Un tad kaut ko es uztaisīju, ja, bet man nointervēja neatkarīgi arī avīze. 2 intervijas, jau paklausieties, ja kādam nav slinkums. Es tur novilku pa visiem foņiem, ja, tur citas brīnās, ka man nav iespumdējuši kaut ko, ja, jo tas ir tagad ir ārprāts, kas notiek vispār, ja. Pa jebko, ja, mēs maksājam miljoniem kaut kādiem privātu bankām procentos, ja, mēs tādu rubījām uz tiem banķieriem, uz bankām, ja, un parāda aug, un mēs taču visi par to... Bet ko tad mums tagad darīt? Mēs par to runājam, cepamies, bet... Tagad ir jāstājas visiem partijā, jātais jauna partija, un jāmauc ar dakšam un grāvekļiem uz jārkam jau. Principā, jāatgriež 87. gadam, tā kā vajadzētu atgriezties. Bet uz to jau vēl. Tauta jau burkšķi, ja? Aizvakar bija daļa Nacionālā teātrī, tur ļoti laba izrāda jaunā ir Rīgas saucās, ja? Un tur par šiem dumpiniekiem ir tikai jāorganizējas un dakšām uz Mēs nedrīkstam. Major kungs, mēs te tagad jokojam. Mēs bez dakšām un bez grābiem. Principā, mēs varam secināt, ka jūras administrācija kā pārvaldība, kā institūcija ir labi izveidota. Tu man prasi? Nē, mēs principā par to varētu vienoties. Par to, ka mēs esam nošāvuši greizi 90. gadu sākumā daudzas lietas neesam izdarījuši, mēs arī varam vienoties. Jo šī sabiedrība neļaus, kā saka, mani nosodīs, ja mēs neizrunāsim vēl vienu jautājumu, par kuru Jūrniecības savienība savās valdes, bet kopsapulcēs, es nezinu, 10 gadu garumā ņēmās putām uz lūpām. Tā ir Latvijas kuģniecības privatizācija. Mums vajadzētu šeit 1, 2, 3 salikt punktus, kas notika, kāpēc notika, un principā, ko mēs varam tur darīt, neko, bet mums vajadzētu salikt punktus uz zīk, kas notika, un tas ir Krastīgs mums jūsu jautājums. Tas ir grāmatā. Jā, labi, tas ir aprakstīts. Esenci lūdzu tagad. Esenci ir tāda. 3 ceļi bija iespējami ar Latvijas kuģniecību. Atstāt kā valsts uzņēmumu, privatizēt kādam ārzemju investoram vai
kaut kādā veidā privatizēt tādiem vietējiem, kas viņus spētu pārvaldīt un uzturēt kā uzņēmumu, ja tas teorētiski vispār ir iespējams. Nu, ir viens piemērs, tepat kaimiņos, kas parāda, ka principā ir iespējams. Skaidrs, es neticu tādam valsts uzņēmumu pastāvēšanas variantam, jo tā ir nozara, kurā jākonkurē pasaulē, kur jāpieņem ātri lēmumi, kur nedrīkst būt nekādas politiskās iejaukšanās. Kas notiek, ja šāds uzņēmums nonāk ārvalstu investoru rokās, to mēs redzam. Kuģniecības vairs nav. Nu, Latvijas kuģniecības viņu. Vitols viņu dabūja, kuģis pārēzes, vai viņi pazuduši. Lemberga ietekmē, kur viņš iesaistīja darbībā visu artilēriju, kāda viņam bija, viņš panāca, ka viņš tika pie kuģniecības stūras. Viņš un tie Ventspils, viņa tie partneri, ieguva kuģniecību. Kāds bija rezultāts? Viņi nemācēja viņu pārvaldīt. Viņi nemācēja pārvaldīt, un tad, kad viņi bija spiesti pārdot Ventspils naftu, jo sākās savstarpējās nesaskaņas, arī kuģniecība nonāca Vitola rokās ar visu sekojušu. Vai varēja būt kaut kāds cits variants? Teorētiski varēja. Un kur ir piemērs, kas parāda, ka teorētiski varēja? Tas ir Igaunijas piemērs. Tallinas, kurš tagad ir liels kuģniecības uzņēmums, tonāža Igaunijā, kas pieder Igauniem, nu, beneficiary owners, kas ir Igauni, ir apmēram 2 reizes lielāka nekā Latvijai. Ja pirms 10 gadiem viņi bija apmēram 2 reizes mazāka, viņi ir nopirkuši Silja Line, lielu prāmu pārvadājumu kompāniju, ir iespējams. Kā to būtu bijis iespējams Latvijas kuģniecības variantā? Iespējams tad, ja uzņēmumu atdotu menedžmentam. Varbūt tad varēja to, jo principā Igaunijā līdzīgi notika. Tur bija menedžments iesaistīts, tur nebija nekāda Lemberga tipāža veida, jo Igaunijā tāda vispār nav uzradušies 35 gados. Nu, diemžēl tas Laimīgi Igauni. Laimīgi Igauni. Tur ir maz dienas, kad Igauniem tai ziņā palīdzēja to visu virzīt, tas, ka viņiem ir ciešā prāma satiksme. Nu, bet tas ir prāmi, mums jau nebūtu prāmi. Jā, bet nē, es vienkārši tādā Tallinku kontekstā ir jāņem vērā, ka tas ir tas, kas viņiem iedeva to pamatu. Nu, bet Tallinku varēja nopirkt Silja Line vai Vikings. Jā, par menedžmentu stāsts ir viennozīmīgs. Viss tas atdurās menedžmentā. Viennozīmīgi. Un Latvijas kuģniecībā menedžmentam neļāva iegūt dalību, tāpēc, ka Lembergs īstenoja savu to privatizācijas programmu, kurai viņš bija pamatu un atspērienu dabūjis, tāpēc, ka viņš bija iegūtis savā pārvaldībā Ventspils naftu, kur tajā laikā bija naudas, nu, ziniet, cik uzņēma. Bet pamatā bija valsts koncepcija, ka privatizēt vajag noteikti. Ja, bet skaidrs, ka vajag. Nu, šādi valsts uzņēmumi var pastāvēt tikai tādās valstīs kā Ķīna. Tur es piebītu uzvārdu brālim, kad kā valsts uzņēmumam Latvijas kuģniecībai nebija nākotne. Tur ar to ir, lai cik tas skarbi neskanētu, bet tā tas ir. Bet ir viena nianses. Vissvarīgākā nianses ir pat cik pārdeva, par cik noprivatizēja un cik uzvārījās. Es ceru, ka... Tikai viņš nevar izvest tādu. Ko nevar izvest tādu? Latvijas karogs, divas te Latvijas kuģniecības. Nu, taču nevarēja braukt zem Latvijas karoga, ja mēs gribējām konkurēt pasaulē. Nu, to jau Lavotiņš saprata, kas pārreģistrēja kuģus. Vai taču visādas sapņu fantāzijas fantazēt par pirmskara laikiem. Pēckara laiks kļūst visam savādāk. Brīvie karogi, pavisam cits konkurēt. Ja to jau arī neviens īsti nesaprot, ka nevar piepildīt sapni Latvijas kuģi zem Latvijas kaķiem ar karogu ar Latvijas jūrniekiem. Bet vai šodien teorētiski un eventuāli ir apstākļi, ka Latvijā var veidoties kuģi īpašnieki? Vai ir labvēlīgi augsne, lai kuģi īpašnieki šeit varētu? Jo rādi, mums ir kaut kāda pieauguši kuģi īpašnieki, ja? Mums ir kaut kāds 20. Labi, bet ja kuģi īpašnieki, kas mums ir faktiski nav Latvijas izcelsmes un viņi ir ārvalstu izcelsmes. Vai tā nav Alfa Shippings? Alfa Shippingam nav nevienas kuģis zem Latvijas karoga. Jā, zem karoga nav svarīgi. Latvijas īpaši. Jā, bet nē, tādā ziņā tie priekšnosacījumi ir. Mēs paskatāmies, mums ir kompānijas, kas aug un attīstās arī Latvijas. Jā, tas pats Rīgas Shippings, viņi ir izauguši līdz cik 50 plus kuģi.
un kompānija ir augoša un attīstās ar noteikti savu kaut kādu plānu, un viņi ir uz priekšu. Tā nav vienīgais pats Alpshipping, ir vēl kaut kādas kompānijas, kas iet un arī to dara. Un nav jau gluži tā, ka no Latvijas karoga nevar kuģot. Ar Latvijas karoga kuģi arī kuģo, un ja jau tie vācieši un kaut vai tie paši veiši ir atraduši, ka tas ir iespējams, tad jau kaut kādu variantu tomēr ir. Man arī radās jautājums, kāpēc kuģi nevarētu kuģot zem Latvijas karoga. Uztaisiet normālu nodokļu politiku un vēl svešie kuģi nāk šur, un tas ir viss. Nu uztaisiet to nodokļu. Jau brīvu kuģi uztaisiet. Nē, Imant, šai ziņā es varu pateikt, ka līdz šim spēkā esošais tonāžu nodokļu regulējums ir viszemākais visā Eiropā. Bet Eiropā jau kuģi nav. Bet tur jau ir droši vien bankas iesaistās šajā. Jā, tas jautājums ir mazliet, kā Anita pareizi saka, saistīts ar kaut kādām bankām, jo, piemēram, mums ir kuģi īpašnieki, kas saka, mēs gribam būvēt jaunu kuģi, bet mums banka pasaka, kur jums ir 5 karogi, no kuriem jūs varat izvēlēties. Latvijas karogi tur noteikti, un principā neviena Eiropas karogi nav starp tiem 5 kuģi piedāvā izvēlēties. Bet Rīgas kuģniecības kuģos Agrāk kuģo, jā. Nē, tāpēc es saku, nav jau problēmas. Mums ir kuģi, kas kuģo pa lielām Eiropā, ārpus Eiropas kuģo. Tas nav neiespējami un tas strādā. Šiem kuģiem pēc būtības nav nekādas neierobežojumi, ne problēma. Pieķersim klāt pie kuģu īpašniekiem, pieķersim kuģu būvi. Mēs redzējām to statistiku, ko rādīja, kad kopu kuģis būvēja, tad būvēja tos kuģis un viss. Es gribētu Zebot kungam jautāt, viņš bija tuvu stāvoši mangaļu kuģu Rīgas kuģu būvētāju. Kāpēc neizdzīvoja Rīgas kuģu būvētāju? Kas tur bija par problēmu? Personīgas ambīcijas. Uzbūvēs vēl eksistē. Nu jā, bet Pieder Igauniem, diemžēl, vai bez raga. Nē, es šai ziņā piekrīt Zebot kungam, tur, ja mēs paskatāmies Lietuvā kuģu būvētāju strādā tā, ka viņi nespēja tur mazliet rindas sastādīt, jā, Igaunijā vairāk vai mazāk arī viņiem ir līdzīgi, nu šeit. Nu nav tā, ka Latvijā būtu bijis kaut kas no regulējuma viedokļa sliktāks, tas ir acīm redzot tikai, īpašnieku kaut kādas ambīcijas un prasums vai neprasums drīzāk kā šo pasākumu savīt. Tikai personīgi. Šai ziņā pat īsti nevar valstī neko pārmest, ja vienīgais, kā ļauj viņu noprivatizēt, bet tas... Tad mēs atkal atgriežamies pie tā paša, ka izdarīja kļūdas, kurš pēc tam ļoti smagi. Vienu lapu noprivatizē Rīgas kuģis. Pārējiem pie nākamās sadaļas, par ko mums jādiskutē, tā ir jūrniecības izglītība. Jūrniecības izglītība dzima, visi priecājās, nodibināja jūras akadēmiju, mēs visi bijām patrioti, un tad divas mācību iestādes Liepājā un Rīgā, Liepājas jūrniecības jūras koledža un Latvijas jūras akadēmija, divi vadītāji, rektors un direktors, savā starpā nesarunājās un saplēsa šo izglītību divās daļās. Tad pēc tam radās vēl Novikontas kā privāta jūrniecības koledža. Finālā ņēmās valsts un ņēmās tik ilgi, kamēr Latvijas jūras akadēmija palika zem Rīgas Tehniskās universitātes, kā tagad saka, tajā ekosistēmā iepludināja. Ko mēs varam par šo te attīstības ceļu teikt? Vai jūras akadēmija šajā ekosistēmā, Jānis droši vien šobrīd to vislabāk zina, kā viņai šobrīd tur klājas? Klājās noteikti, lai jūs labāk Edijs varētu pateikt, kā klājās, bet tas, es domāju, ka tas jautājums jau tāpat kā pirmīt mēs runājam par to, vai vajag jūrniecības šo jūraslietu ministriju vai nevajag. Manā ieskatā, ja tā mēs paskatāmies pēc būtības, nav jau svarīgi, kā saucās pat universitāti. Jautājums ir, cik tev ir tie studenti un kādā kvalitātē un ar kādu aprīkojumu tu visu sagatavo. Un tā viena no tām pamat problēmām, ko mēs redzam, ir, ka dotā brīdī pie esošā studentu skaita, tad viņi nespēja nokomplektēt grupas pietiekami lielā apjomā, lai tas būtu ekonomiski izdevīgi šos studentus mācīt. Un tas jau nav tikai jūrniecības izglītība, mēs paskatāmies, tas ir visās Latvijas augstskolās, tas ir pamatā demogrāfijas jautājums. Arī vidusskolās, jā, tieši tā ir reāla problēma, kur mums vienkārši elementāra demogrāfija sit par visu šo pasākumu par jūrniecības izglītību.
Ja būtu tas studentu skaits pietiekamā apjomā, tad noteikti administrēja Jūras akadēmijai un arī Liepājas koledžai būtu pietiekami savus resursus un neviens pat nepacelt jautājumu par to, ka viņus vajag kaut kur pievienot vai apvienot. Nu, ja vien nesāk ieviest kaut kādu vispārēju izglītības reformu, kur ir uzskats, ka vajag 2 augstskolas visā valstī. Nu, tad tas ir cits piegājiens, kas varbūt arī ir realizējams un jautājums ir kāds rezultāts. Nu, tas, kad bija šis process, mēs tur piedalījāmies daudz un dikti un diskutējām arī ar Izglītības zinātnes ministriju un lielām tas, ko mēs redzam dotā brīdī, tie visi riski, ko mēs viņiem norādījām, kādi būs apvienošanas rezultātā, viņi jau laikam lielākoties visi ir iepildās. Tas, ko solīja, ka būs lielāks naudas, Edijs noteikti apstiprinās nav, tad naudas ir palikuši mazāk. Nu, kas būs labāk? Nekas nebūs. Nu, tādā ziņā, tas, kad atrašanās vieta, tur cepur nost, es domāju, ka visu cieņu Balderājai, Ķīpsels varbūt laikam ir bišķiņ pozitīvāk. Ja? Bet, ja tā paskatās, tas cilvēku skaits, manuprāt, ir tāds, kritiskais jautājums, kas tur bija, kas gribēja iet studēt. Un arī tas kvalitatīvās zināšanas, kas tagad pietrūkst jauniešiem tīri no šīm STEM zinātnēm, tas arī ir viens no tiem kritiskajiem jautājumiem, ko mēs varam pietrūkt. Ja pietiek eksāmenā, man šodien dēls liek radošos eksāmenu 9. klasē, ja pietiek eksāmenā 10% vai nolikt eksāmenu, ja? Manā laikā 10% bija vienīgais, tas bija nesasīja atzīme. Kas tas tāds? Tu vairs piebilst par jūrniecības izglītību. Man grūti komentēt. Jā. Man ir krimināla pieredze. Vārdi tieši tā nozīmē. Jā, tieši, jā. Es nezinu, es esmu bijis Jūras akadēmijas valsts komisijas priekšsēdētājs, kad pieņēma eksāmenus, kur viens, sūnī nosūtīts kaut kā. Jā, es skatos, tad liederā viens eksemplārs, kas arī beidz šo te un pēc tam darbā pieņēma. Tātad par to līmeni, vismaz tajā laikā bija cepurnos, akadēmija viss bija superīgi, es vairākus gadus biju komisijas priekšsēdētājs, es tur pats tur viņus tirināju un spīdzināju. Un summa bija tiešām izcils kadrs, un līdz šadienai viņš to pārliecinoši prezentē. Kas tagad notiek, es īsti nezinu, kāpēc vajadzēja tāda reforma, un tas ir pilnīgs stulbums. Tas ir apmēram tāpat kā tā ministrija, ministrija budžets sastāvdaļa, tātad akadēmija arī ir attiecīgs līmenis, Līdz ko tā akadēmija pārvēršas par kaut kādu filiālu, kaut kādai tur citai augstākai institūcijai, tad viņiem to naudu atmet tik daudz, cik kādam tur virsrektoram iegribas, vai kā tur budžeti var sazīmēt, kā patīk, kā katrs meistars viņu tur var izpildīt. Līdz ar to tā bija reāla kļūda, no tāda aspekta, finansiāli. Cits aspekts, ko Jānis saka par to, ka vai tur vispār ir studenti, vai viņi vispār ir vajadzīgi Latvijai šodien, vai tie studenti tagad ražo, lai viņi mauktu pa visām pasaules malām, pa citām svešām kompanijām, un to es nezinu, es neesmu speciālists par šo te tieši niansi, kad šie te jūrnieki vai jūrnieces tagad, manā laikā tas būtu sapuce, ka meitenes varētu būt blakām. Tagad es vairāk nekā puikas drīz. Uz kādiem kuģiem? Mums bija slēgtās mācība jādara, Burvs tur ir beidz Rīgas jūras skolā, viņš tur tagad tur stāst. Bet mums bija savādāk. Bet tev vārdu nebija, Rīmāni, piedodies, tad nevajadzīgi cienīt. Bet tad ir savādāk. Tagad jau viss kaut kas notiek uz citu pusē, ko mēs ar Jānu atvedām. Mērsagā, Pirmajā klasē 4 bērni, 4. Es, kad mācījos, bija 41. Kur, es esmu, kas uz seksti nodarboties, kur tie bērni palikuši, kur tad, kas izrās, ka visi aizraukuši praku uz Angliju, uz visām malām, Tu jau ir tā problēma, Viens mērsagnieks sēž, kur tagad dzīvo? Kur ir dzīvo? Mērsagā, reģistrējies. Bet es gribēju Kraustīt kungam jautāt. Piedod, es pabeigšu. Tāda problēma atkal ir tā kopēja, jo tas skats uz mums bija beigas, nav jau kas tāds.
Es gribēju Krastīņa kungam jautāt, vai ir pareizi, ka mēs cīnamies par to un sakam, ka jūrnieki mums ir pēdējais jūrniecības bastions, ja kritīs šis, tad Latvijas jūrniecībai gals, vai ir pareizi un labi, ka Latvija gatavo jūrniekus starptautiskajai tirzniecības flotē? Tāds diskutabls jautājums. Principā jau tā kā vajadzētu apmaksāt tos, kas mūsu darba tirgu vajag. Un, ja tomēr saka, ka ir kuģi, tiem varbūt vajag kaut kāds, bet mācīt, teiksim, ārstus, mediķus, mēs atmācam ārstus. Ja tas ir privāti biznes, kur students maksā, augstskolas saņem, viņš atgūst to profesiju un brauc strādāt un pelnīt, tas ir cits jautājums. Tikko ir valsts budžeta maksājums, tad principā jābūt būtu tam, kurš par to naudu ir mācījies kaut kādām saistībām pret valsts. Vai nu šo naudu atmaksāt pēc tam, vai arī nostrādāt Latvijā, tur, kur ir vajadzīgs. Ja tas tā nav, tad... Ja drīkst, tad... Vai nu atvest Nē, tas... Jā, iespārkumēties kā atklāt jūrnieku lielu naudu. Tas cilvēks viņam kā reiz tāds saistības valstī viņam izsaka, tāpēc, ka viņš strādājot uz ārvalstu karogu kuģi, viņš to naudu nopelna un tērē viņa pamatā Latvijā. Tu saproti, tie ir tāds stāsts, nu tas ārsts tur viņš nopelna. Jūrnieks jau dzīvo Latvijā, viņš arī nodokļus maksā. Tad, kad ārsts varēs strādāt attālināt, ka visā pasaulē būs nodrošināts nepārtraukts 5G un tā tālāk, ka būs tehnoloģijas, ka viņš Latvijā sēž un operēs ārzemēs, tad mēs cilvēki tagad nedzīvo tā kā pirms 30 gadiem. Viņi dzīvo dažādās vietās, viņi dzīvo. Ir ārsti, kas strādā vairākās valstīs, viņi pārdzīvojas. Ja tas jūrnieks tā pelna, lai viņš atmaksā to, ko viņš mācīja. Es jau to atmaksāju, ievedot savu naudu šurp, ko es varētu atstāt arī Kiprā, Francijā, štatos. Tos stāstus mēs no visiem dzirdam. Arī tiem, kas sēnes lasa īrijā, viņi arī atbrauc un to naudu iztērē šeit. Tikai biežāk viņi atbrauc šeit, lai mēs varam salīdzināt. Krastīņkungs. Precizējoši. Šīmaņa kungs, par kur Krastīņa kungu jūs runājat? Par cieniem auto. Redzēt, Krastīņkungs, es jums pateikšu. Jūs man nevajag mani pārliecināt. Es izsaku savu viedokli, jūs izsakat savu viedokli. Jau Gint beidz bez diskusijām, tad mēs te nebeigsim. Man jau meiteni blondīni gaidā, jūs man te tirījāt. Es izteicu savu viedokli, jums viņš var patikt, var nepatikt, jums var būt savs viedoklis. Man prasīt, es pateikšu. Gint, nāc manā vietā, es tev atdošu. Nē, mums ir ostas tūlīt. Labi, paldies, Krastīņkungs. Jūs grāmat Latvijas kuģniecība ir nožēlojams. Uzrakstat labāk! Uzrakstat labāk! Tu baldies, veci, es esmu tikko nopirkt, pat es tevi. Uzrakstat labāk! Pirms mēs ejam pie ostām, es gribēju divus komentārus no direktora un direktora. Nē, vienkārši šeit jau mēs redzam to galveno būtību. Jā, tad, kad mēs komunicējam ar izglītības ministriju, tas nav pašreizējā ministra, bet arī iepriekšējā bija tieši tāpat retorika. Jā, kam mums ir vajadzīgi jūrnieki, ja mēs viņus ražojam ārvalstī. Runa gāja pa kaut kādu Nokiju un vēl kaut ko. Bet kāpēc mēs uz tiem jūrniekiem neskatāmies kā uz to Nokiju, kas ir tā prece, ja? Šobrīd mēs braucam uz veciem lauriem, ja mēs palaidīsim to lejus līdz zemāk, mēs būsim tajā 0 punktā, kā atspērties vairs nevarēsim. Mums jānotur tas līmenis. Satiksmes ministrijas pārstāv arī uzteica, lai kur mēs brauktu, kur mēs tiktos, vienmēr ir uzslavēt Latvijas jūrnieki. Jā, tātad mums ir kaut kāds kvalitātes līmenis, mums ir šī kapacitāte, lai mēs varētu turpināt darīt to, ko mēs darām, bet mums ir vajadzīgs atbalsts. Kamēr nemainīsies šī retorika, nekas arī nebūs. Ja? Jūs sakat, ka bija tikai tās ir sarunas par to, ka nodokļus maksā, pasakiet man, kurš vēl šobrīd var atļauties pirkt nekustamo īpašumu, iegādāties automašīnas un tā tālāk. Es varu pateikt konkrēti Liepājā, runājot par bankas sektoru pārstāvjiem, nekustamo īpašumu tirgotājiem, tie, kas pērk, tie ir ārsti, kas strādā vai no Latvijā vai ārzemēs.
Tie ir celtnieki, bet ļoti kvalificēti, un tie, kas strādā ārzemēs, un tie ir jūrnieki. Jā, tie ir jūrnieki. Tā kā... Liepājā visi lietuvieši ir izpietuši, jā. Kurš var atļauties PVN, kur paliek? Viens no mūsu pasniedzējiem 86 000 nopērk automašīnu jau Latvijā. Kur paliek PVNs? Tā ir pietiekuši liela summa. Tad labi, bet tad viņi var samaksāt par savām mācībām. Nu, kur problēma? Bet te jau ir ne jau par to runa, par to, ka nav jau kas mācās. Un līdz ar to, ja nav tā daudzuma, ja nav tās masas, tad nebūs tās izdevumus. Bet jūs saprotiet, kad apmācīt vienu jūrnieku vai apmācīt frizieri 4 gadu programmā, viesmīli 4 gadu programmā un tā tālāk, es varētu turpināt šo stāstu, ir tādas pašas, kā apmācīt jūrnieku. Un atdeve, ja mēs salīdzinātu no viņiem un paskatīsimies vēl pēc statistikas, cik no viņiem paliek savā profesijā, es domāju, ka šo diskusiju mēs ļoti ātri varētu beigt. Jā, vienkārši jāliek ir uzsvars uz pareizām lietām un vienkārši visiem jānāk kopā un jādara tas darbs, ko mēs darām. Tas ir viss. Jā, Roberts man rāda pulksteni. Ļoti māja. Bet mums ir jāizrunā Bet mums vēl ir jāizrunā ostu sadaļa. Ostu sadaļa. Es 4 satiksmes ministrus esmu intervējusi par ostas pārvaldības modeļu maiņu. Tagad ir 5. pie viņa vēl neesmu bijusi. Mokoši 5 gadi. Un arī tagad izskatās saimai novirzīts jaunais ostu pārvaldības likums, bet vai tur kas notiks? Viņš jau sev vairs nav jauns, viņš jau novirzīts. Jā, par to, bet Leonīd, es šoreiz ar tevi sākšu, ko mēs esam ostās ieguvuši un ko zaudējuši? Ar ko tad? Nu, ar visām pārvaldībām, ar politikām, ar situācijas, ģeopolitisko situāciju. Man vajag stundu. Tur nekā laba nebūs. Baigi īsti. Tātad 94. gadā 2 speciālisti piesaukties jau 3 reizes no rietumkrasta, un tajā laikā valsts pārvaldā strādājušais Imants Sarmuls, mans kolēģis, kas nevis izgudroja, bet sadzējoja likumu par ostām. 94. gadā. Kopš tā laika līdz šai dienai tas likums ir mainīts vismaz 30 reizes. Kā likums, kad nāca kaut kāda valdība, visu laiku bija kaut kāda izmaiņas. Ja? Finālā atnāca pie varas jaunie komunistiskā partija, vai kā tur viņus vēl savādāk sauc, ja? Un nolēma par spīti visādiem Ušakoviem un Lembergiem, ja, uztaisīt ostu reformu, lai dabūt viņš no ostām ārā. Un pārveidot ostu pārvaldes par valsts akciju sabiedrībām, tādam kāds viņas ir Tallinā, kurš to toreiz kotējās biržajā, un kaut kāda līdzīga formējums ir arī Klaipēdā. Nu, tas bija iemesls, kāpēc tā vajadzēja darīt, un iemauc to saimnes deputāti, kas saka, visgudrākie Latvijas 100 vai citur nobalstu 60 par to redakciju, ne, un kopš tā brīža tā redakcija muļēs jau 6 gadi. Aizvakar ministra kabinets pieņem lēmumu beidzot, ja, stumt to redakciju uz saimni. Ja, tātad šo redakciju progresīvā, kā viņi sauc, progresīvā partija kaut kāda, ja, Briškens, kas tur muļēja to, un tagad tas teksts beidzot ir aizgājis projām, bez kaut kādiem tur saskaņojumiem, vienkārši iemesli, lai tas valdības dabūt ārā, lai tā process kustās. Nu, lūk, un viena no lielākajām problēmām bija tāda, kad, parasti tā nebija problēma, atcēlā to lēmumu pārveidot par valsts akciju sabiedrībām, to izmet ārā, un beidzot palika kautiņš par to, kas tad sēdēs ostu valdēs. Nu, un lai būtu arī vismaz kaut kādas izmaiņas redzams un jūtams, ja, tad pārveido ostu valdi par ostas padomi. Ja. Uzrakstīja baigo lozungu, ka depolitizēta ostas valde, ja, ostas pārvaldība, caurspīdīga un kāda tur vēl varēs tagad funkcionēt bez politiskās iespējas. Bet tāpat laikā atstāja divus pārstāvs no ministrijām divām un 2 no pašvaldības. Ja. Nē, jā, par to viņi neraksta. Par to viņi novienojušies, tāds teksts aizgāja uz Saimu. Saimā būs lemšana savādāk. Saimas deputāts nosauc priekšlikumus,
vai 2 vai 3 vai 10 to dara. Latvijā ir šodien 10 ostas. 10. 3 lielās saucās, nezinu kāpēc, ja, un 7 mazās, tur ieskaitot Mērsra, Groja, Salacgrību vispārējās. Tagad es, kad tur gāju pie tā vēl tā linkāša, es teicu tā, es piecēlos kājās lielajās sapulcē, kur linkāš prezentēja savu to gara darbu, un es teicu tā, es tagad zinu, kas ir svarīgākā osta Latvijā. Tas ir Mērsraks. Jo Mērsraka tad bija 10 valdes locekļi, līdz šai dienai, starp citu, ar Rīgā tikai 4. Es teicu, man ir skaidrs, ja, priekš kā tur viņi vajadzīgi 10, neviens nezinu. Ja mums ir jābūt caurspīdīgiem, tad, teiksim, rīdzinieku uzskat, ka mums jābūt katrā ostā vienādai pārvaldes sistēmai. Vienādai. Liepājā ir viena sistēma, mums ar Ventspili, Rīgā Ventspili pilnīgi savādāk, un mazajām ostām ir vēl savādāk. Un tagad, kas tad ir mazā osta? Reku. Salacgrība, jau tur ir tas Ventspili panāks, ja? Tagad Ventspili būs mazā osta. Škultē, viņā ir jau Ventspili panāks rīt, ja? Kas tad? Ventspils ir mazā osta, vai? Kur ir definīcija? Tur jahtas tikai ir, laikam, Kavarojā, ja, un Engurē, un Pavilostā, ja? Nu, nonsens, ja? Un viņi tagad stīrinājās pretim par to, lai būtu vienāda sistēma visiem. Stīrinājās ar visādiem stulbiem, muļķīgiem ar pa tiem progresīviem neiet balsot nekad. Viņi vienkārši ja? Tā, un tagad, ja mēs rezumējam mūsu sarunas daļu, tas nozīmē, ka... Anita, es arī izstāstīju stāstu par bijušo ostas pārvaldības modeli. Stāsts no personīgās pieredzes 2019. gadā, tieši tad, kad Linkāja kungs uzsāka šo reformu. Es atrados Londonā, IMO asamblējā, un tur vienā saviesīgā pasākumā tikos ar, neoficiāli ar Zviedrijas transporta ministru. Mēs tur kaut ko runājam, un viņš saka, mēs meklējam patreiz kādu ostu modeli, ostu pārvaldības modeli izvēlēties Zviedrijas ostā. Un viņš saka, mēs par to tur diskutējam, mums tur tā un šitā. Viņš saka, kā jums Latvijā ir? Es saku, mums tur 4 pārstāvji no pašvaldības, 4 no valsts, tad tur, cik jums tur vajadzēja 6 cilvēki, lai pieņemt lēmumu, jā, un tad tur, tā, ka viena puse nevar pārbalsot otru, es viņiem tur to visu izstāstu. Viņš saka, ļoti krūts modelis. Viņš saka, mums varbūt šitādi vajadzētu pārņemt. Es saku, mums jābrauc pie jūsu ministra iemācīties. Es saku, jā, bet mūsu ministrs, to mēs mēģi likvidēt. Labāk nebrauc. Tā tas viss arī vērtās. Manā skatījumā tas vecais modelis, ko Lembergs sataisīja pamatā un Liepainieki pielaboja pa savam vēlam, viņš jau nebija ideāls. Viņš darbojās, ostas strādāja. Nepatika Lembergs, tiec galā ar Lembergu. Tas bija personāli jautājumi. Visu sagrauj, neko vietā neuztaisi. Valsts pārvaldē jau jādara tā, to, kas darbojās, to nevajag braukt, lai viņš darbojās. Tā mēs pie trupām stāvam. Bet tad mēs rezumējam šo te sarunu diskusiju ciklu. Tas nozīmē, ka, lai kāda pārvalde ir izveidota, jūras administrācija strādā un administrē, kuģu būvē kaut kas notiek, lai nedaudz, bet ir, kuģu īpašnieki ir, karogs darbojas, joprojām izglītība tāda šādi ir, vai ne? Ir 2 spēcīgi jauni cilvēki, kuri ir tiešām aktīvi un kuri to izglītību turēs. Mēs turam par jums īkšķi un esam kā ciena aiz jums. Un principā visa pamatā ir personīga cilvēka atbildība. Un to mēs nododam nākamajam diskusiju panelim, ko vadīs jaunie un skatīsies, ko darīt nākotnē. Vairojam Valdemāru.